Es piedzīvoju ļoti interesantas sajūtas, kas ļāva man saprast, ko es vēlos darīt, ko es varbūt ne tik ļoti vēlos darīt. Tas ļāva man saprast to, ka dzīvē ir, teiksim tā, varbūt ne tikai materiālās, bet arī garīgās lietas vairāk nekā es pirms tam uzskatīju pats priekš sevis. Ko tas tev dod praktiskā ziņā? Prizmu, caur ko skatīties, pieņemot kaut kādus lēmumus vai veicot kaut kādas darbības, vai kaut kā vienkārši runājot ar cilvēkiem. Tā nav kaut kāda viena lieta, bet teiksim tā vērtība, ko es dabūju, ir kaut kāda prizma, caur kuru skatīties uz lietām savādāk, nekā es to darīju pirms tam. Varbūt kontekstam arī pateikt, kas ir tava nodarbošanās, un tad arī kādu tas atstāja ietekmi uz tavu darbu? Es esmu starptautisku uzņēmumu vadītājs ar 11 cilvēku lielu komandu. Protams, tēvs un vīrs. Es teiksim tā, neuzskatu, ka šis workshops kaut kā nodalītu mani kā uzņēmēju vai kā ģimenes cilvēku. Viņš ir tāds vairāk kā priekš manis, kā cilvēka, nevis priekš manis kā ģimenes apgādnieka vai kā uzņēmuma vadītāja. Okay. Un kā tu noraksturotu, ja kāds draugs tev jautātu, ko tur īsti dara un vai man ir vērts iet uz turieni? Un reizē ir jautājums, kad nav vērts iet uz turieni? Noteikti ir vērts iet uz turieni tad, ja tu gribi paplašināt, kā lai pareizi nosauc, ja tu gribi paplašināt savu redzesloku, tādā vairāk darbā ar sevi, vairāk saprast, kaut kādas savas sajūtas, kaut kādas, savas sāpes varbūt, kaut kādus priekus, vienkārši bišķiņ vairāk iepazīt sevi, saprast, kas tu esi. Un galvenais būt atvērtam un piedzīvot, es nezinu, priekš manis tas bija neikdienišķi, neierasti, un ja tu esi atvērts tad jābūt gatavam piedzīvot to. Nav vērts iet tad, ja tu neesi gatavs atklāties. Es nezinu, tas varbūt ļoti subjektīvi, bet ko nozīmē atklāties? Kā atklāt runāt par kaut kādiem saviem stragliem varbūt kaut kādā brīdī. Un visas savas dzīves laikā. Nevis tas, kas ir šodien, bet tur sākot jau, no bērnības. Es varbūt atgriežos uz riņķi, bet kā vīrietim un kā uzņēmuma vadītājam, kāda tad ir praktiskā jēga no šīm tā saucamām soft lietām? Jo tas, par ko tu pieminēji, varētu no malas šķist, tur kaut kādas soft lietas par sajūtām un emocijām runā, priekš kam man tas. Kāda no tā praktiskā jēga ir? Jēga no tā ir, tā arī ir ļoti plaša atbilde. Jēga no tā ir saprast, ko tu gribi darīt, vai saprast, ko tu negribi darīt. Iegūt jaunu sajūtu par to. Tieši iegūt jaunu sajūtu par to, ko tu gribi darīt, vai kā bija manā gadījumā, ko es negribu darīt. Tā ir tā praktiskā jēga, nevis kaut kas tāds taustāms, vai es rītdien celšos 5 no rīta, nevis 7 kā līdz šim.